Labdien! Šodien esam sapulcējušies, lai pastītos, kā tās idejas, kuras ir sākušās matemātikā 5. klasē, turpināsies matemātikā 6. klasē. Pirms mēs domājam par pašu grāmatu, es aicinātu jūs vienkārši mazliet padomāt un atcerēties kaut kādu pēdējo situāciju, kad jūs esat kaut ko dzīvē. Kāds bija jūsu priekšzināšanas, kā notika jūsu mācīšanās, kas jums palīdzēja, kas jums traucēja. Un padomājiet arī par to, kādi šobrīd ir jūsu tālākie plāni saistībā ar apgūto. Jo patiesībā cilvēks visu mācās ļoti, ļoti līdzīgi. Un tā ir mūsu grāmatas, manuprāt, pati labākā īpašība, ka mēs esam ņēmuši vērā tos didaktiskos principus, kas principā vada cilvēku mācīšanos. Pirmkārt, cilvēks kaut ko grib iemācīties, viņam ir vajadzīgi konkrēti sasniedzamie rezultāti. Viņam ir jāzina, ko viņš grib iemācīties. Un tādēļ katra grāmatas nodaļa sākas ar to, ka bērnam saprotamā valodā ir uzrakstīts, ko viņš šajā nodaļā mācīsies. Var rasties jautājums, ja es tāpat šos vārdus nesaprotu, kāpēc man viņus vajadzētu izlasīt. Bet varbūt tieši tāpēc viņus vajadzētu izlasīt, lai redzētu, ir jauni vārdi, es pat nezinu, ko tie nozīmē, tikšu līdz šīs nodaļas beigām un zināšu un būšu gudrāks. Pie šiem sasniedzamajiem rezultātiem mēs vēl atgriezīsimies. Tad, kad jūs kaut ko izvēlējāties mācīties, jūs paši to izvēlējāties. Jāatzīst, ka bērns tā īsti pats nav izvēlējies nākt uz skolu un kaut ko matemātikā mācīties. Un tādēļ ik pa laikam ir situācija, ka skolotājam ir viņš tā kā jāaizāķē, jāmotivē, lai bērns vēlētos vispār šo tēmu apgūt, lai viņam liktos, ka tur ir kaut kas interesants, kaut kas aizraujošs. Un tādēļ katra apakšnodaļa grāmatā sākas ar āķīgu problēmas situāciju. Šeit uzreiz ir vajadzīgs, manuprāt, neliels komentārs. Šis uzdevums speciāli ir atrasts tāds vai izveidots tāds, lai nebūtu bērnam uzreiz skaidrs, kā viņu atrisināt. Ļoti iespējams, ka uzsākot šo tēmas apguvi, uzdevums arī paliks neatrisināts. Viņš paliks kā āķis, un tad ja tas jau ir skolotāja ziņā, vai pie šī uzdevuma vēlāk atgriezties vai neatgriezties. Dažkārt, kā šajā slaidā parādītajā uzdevuma daļā, āķa uzdevums bērnam dod tādu intuitīvu priekšstatu par kaut kādu jēdzienu, kurš tālāk tiks nopietni apgūts nākamajā tēmā. Piemēram, šeit spēle negaiss, ar kuru mēs uzsākam mācīšanos par pozitīvu un negatīvu skaitļu saskaitīšanu. Un tā tīri intuitīvi bērns ir ar mieru pieņemt, ka jā, tā ir, ja mums ir viens pozitīvs ripulītis vai ripulīts ar plusiņu un viens ar mīnusiņu, es varu teikt, ka viņi kopā dod neko, jeb nulli, jeb spēlē negaiss, mēs to saucam par izlādēšanos, viņi izlādējas, bet vēlāk šī patiesība mums ļauj ieviest ar jēgu pozitīvu un negatīvu skaitļu gan saskaitīšanu, gan atņemšanu, par ko mēs vēl tālāk runāsim. Tad ir skaidrs, ko vajadzētu sasniegt. Ir arī cilvēks motivēts un aizāķēts, un viņš vēlas tagad kaut ko apgūt. Kā tad viņš var apgūt? Lūk, mēs neesam aizrāvušies ar plašiem teorijas aprakstiem, pieņemot, ka pirmkārt šī brīža sastklasnieks nav noskaņots lasīt ļoti garus gabalus, bet kaut kāda teorija, protams, viņam ir vajadzīga, un lai viņš mājās pārskatot dienā apgūto varētu atcerēties, tad katras apakšnodaļas sākumā
vienas lapuses apjomā ir svarīgākie teorijas jautājumi, kuri šajā te nodaļā ir vajadzīgi. Un tajā pašā atvērumā blakus ir piemēri, kuri arī bērnam var palīdzēt vēl labāk saprast, kas tad viņam šajā tēmā būtu jāzina. Savukārt, ja nu viņu interesē plašāka informācija, tad es pieņemam, ka ja viņu tas interesē, tad var pajautāt Google, var pajautāt Wikipēdijai, ir ļoti daudz iespējas šobrīd, kā var izlasīt garus gabals un plašus aprakstus par tēmu. Kā jau es teicu, mēs veidojot šo grāmatu, ļoti nopietni paši studējām par to, kā cilvēks mācās. Un veidojot grāmatu, visu laiku par to arī domājām, lai atbalstītu to, ka mācīšanās sastāv it kā no divām daļām, no izpratnes un no atcerēšanās. Nav iespējams atcerēties kaut ko, kas nav saprasts. Ir iespējams. Senie ķīnieši liels grāmatas no galvas mācījās, bet tad to var atreferēt tikai tieši tādā pašā veidā, kā tu esi to iemācījies. Bet ja tu vēlies savas zināšanas lietot, viņas ir jāsaprot. Un tādēļ ir ļoti daudz uzdevumu, kuru galvenais mērķis ir palīdzēt bērnam iegūt savu izpratni par apskatītajiem jautājumiem. Kā piemēram, jau minētā pozitīvo un negatīvo skaitļu saskaitīšana, vēlāk runāsim arī par atņemšanu. Bet tālāk, protams, ka ir vajadzīga arī šī atcerēšanās daļa. Un tad klasiski mēs varētu teikt, ka vajag trenēties un vēlreiz trenēties. Tad lūk, mēs uzskatām, ka jā, vajag trenēties, bet trenēties vajag daudzveidīgi. Vingrināties vajag daudzveidīgi, lai mēs uz šo vienu jautājumu, kuru mēs mācāmies, skatītos no dažādiem punktiem. Nevis vienkārši mehāniski trenētu kaut kādu darbību, bet darītu to ar jēgu. Un tādēļ arī uzdevumu komplekts grāmatā ir veidots tā, lai būtu pietiekami daudz uzdevumu treniņiem, bet lai viņi būtu nevis vienveidīgi, bet no dažādiem skatu punktiem ļautu skatīties uz lietām. Tāpat mēs visā grāmatā akcentējam to, ka bieži vien matemātikā vienu un to pašu lietu var izdarīt dažādos veidos. Un, protams, ir arī nepareizie veidi, kuros nevar izdarīt, bet tomēr vienai un tai pašai lietai ir iespējami arī daudzi pareizi risinājumi. Un nav viena obligātā. Protams, bērns visticamāk pieņems vismaz sākotnēji to, kur skolotājs būs viņam mācījis. Un tomēr mēs arī grāmatā cenšamies uzsvērt, ka ir iespējami varianti un ka šie dažādie varianti ir pat ļoti ieteicami. Ar to mēs gan nedomājam, ka vajadzētu visai klasē viņus visus iemācīt. Tādā veidā, kā iemācīt. Tev ir jāmāk gan tā, gan tā, gan tā. Bet tu vari paskatīties, kā to var izdarīt vienā, otrā, trešajā veidā un izvēlēties, kurš tev ir saprotamākais. Un šajā veidā tad arī turpināt. Mācīšanās ļoti, ļoti būtisks posms ir kļūdīšanās. Un ne tikai tāpēc, ka kļūdīties ir cilvēcīgi, bet galvenokārt tāpēc, ka no kļūdām ir jāmācās. Un bieži vien tādā klasiskā mācību procesā, kas tad notiek? Bērns kļūdās, skolotājs izlabo šo kļūdu ar zaļu vai sarkanu un iespējams pat blakus pierakst atkal, kā ir pareizi. Varbūt bērns to paskatās un ļoti bieži nākamajā reizē turpina kļūdīties tieši tāpat kā iepriekšējā. Lūk, grāmata piedāvā iespēju mācīties no citu kļūdām. Un mēs esam savas pieredzes un arī citu cilvēku pieredzes rezultātā apkopojuši tipiskākās kļūdas, kādas tad mēdz būt. Un katrā no nodaļām ir uzdevumi, kuri tieši tā arī ir paredzēti, lai
bērni kopā analizētu, kā tur kaut kāda Gunta tagad ir kļūdījusies, un viņai paskaidrotu, kāpēc tā nevajag darīt, kā viņa dara, bet principā tātad, lai viņi pastrādātu ar šīm te kļūdām un saprastu, kur viņas tādas rodas, kāpēc tā ir kļūda un kāpēc viņiem tā nevajadzētu darīt. Tālāk mēs jau uzsākot šodienas stāstu rādīju sasniedzamos rezultātus. Un tad, kad mēs kaut ko mācāmies, vienalga, lai kas tas arī nebūtu, mēs ik pa brīdim sev jautājam, vai es to jau māku vai nemāku, cik labi es māku, ko konkrēti es tagad protu un pie kā man vēl vajadzētu piestrādāt. Un tā arī ir mācīšanās jēga, ka mēs tā kā salīdzinamies ar kaut kādu šo iedomāto standartu, precīzāk salīdzinām savas zināšanas un prasmes. Un katra nodaļa jau ierasti beidzas ar paškontroles daļu, kurā tieši tiem pašiem sasniedzamajiem rezultātiem, kuri nodaļas sākumā ir doti, ir pretī uzdevumi, ar kuriem bērns kopā ar skolotāju, vai būsim reāli bērns kopā ar vecākiem, var paskatīties, vai viņš to māk, kas viņam būtu jāmāk, vai viņš vēl nemāk. Un iedomājoties situāciju, kad atklājas, ka nemāk, un vajag atrast grāmatā, kur tad bija tie uzdevumi, kuri palīdzētu tieši šo lietu iemācīties, tad arī nodaļā šie mazie pergamentiņi lapām pa malu parādās, lai mēs varētu atrast, kurā vietā konkrēti ir uzdevumi, kuri man palīdzētu apgūt tieši to, ko es vēl neprotu. Grāmatā esam centušās, un domāju, ka mums ir arī izdevies palīdzēt skolotājam arī ar idejām, kā organizēt mācību procesu. Un daudzi uzdevumi jau paši par sevi patiesībā sevi ietver arī metodisko paņēmienu vai arī kaut kādu darba formu, kādā veidā ar šiem uzdevumiem varētu strādāt. Protams, ka cilvēks katrs pats mācās matemātiku, un matemātikas mācīšanās notiek individuāli katra galvā, un tāpēc ir ļoti daudz uzdevumu, kuri ir paredzēti individuālam darbam. Daudzos no šiem uzdevumiem esam centušās dot bērnam arī kaut kādu palīdzību un norādes, kā piemēram šajā uzdevumā, kur ir jāveido maģiskais kvadrāts, un tie, kas ir redzējuši, kā bērni to dara, būs redzējuši, kā tiek aizķēpātas lapas, kurās vairs nevar neko saprast pēc tam, un labākajā gadījumā tiek dzēsts, bet sliktākajā tiek strīpots, un līdz ar to vairs nevar saprast, kas tur notiek. Un tāpēc mēs piedāvājam paņēmienu, kā tu vari to izdarīt veiksmīgāk, uzrakstot katru no šiem skaitļiem uz mazas lapiņas, un tad ir daudz vieglāk to kvadrātu sabīdīt, un pēc tam tikai pārrakstīt rezultātu, ja to vēlas. Un līdzīgas šādas te norādes vai nelielās palīdzības ir iekšā ļoti daudzos individuālajos uzdevumos. Tomēr bērniem patīk strādāt kopā, un arī sabiedrībā mums ir jāstrādā kopā, un tāpēc ārkārtīgi daudz ir uzdevumu, kuros tiek jau uzdevuma tekstā piedāvāts sadarboties ar klases biedru, un visbiežāk, laikam, tas ir vienkārši viens klases biedrs, proti tiek piedāvāts strādāt pārī. Ja uzdevumos ir piedāvāts strādāt pārī, tad uzdevumā ir arī pateikts, kas tad ir jādara katram pašam un kas ir jādara kopā. Šeit ir fragments no viena uzdevuma, kurš ir arī viens apakšnodaļas āķis, bet tajā brīdī, kad ir jāstrādā pārī, tad vispirms tu pats novērtē aptuveni, cik gari ir Liliputijas iedzīvotāji. Jums jāpalasa grāmata, kas tie par Liliputijas iedzīvotājiem. Un tālāk pārī ir jāapspriež rezultāti. Un pēc tam atkal pašam jāparēķina un atkal pārī jāveic tālāk mērījumi. Un tā tad ir parādīts arī tas, kāpēc tas pāris ir vajadzīgs. Gan skolotājiem, lai viņam būtu to vieglāk varbūt saprast, kāpēc tieši šajā uzdevumā ir pāris vajadzīgs, gan arī bērniem pašiem.
Un, protams, ir arī uzdevumi, kuri ir paredzēti darbam lielākās grupās. Parasti mēs esam arī uzrakstījuši, cik lielas šīs grupas varētu būt. Liela daļa no šiem uzdevumiem ir kā mācību spēles. Un visās šajās spēlēs parādās divi elementi. Pirmkārt, spēle ir didaktiska. Proti, viņi tiešām kaut ko māca. Konkrēti to, ko tajā brīdī mums ir jāmācās. Bet otrkārt, spēlē, lai spēle būtu aizraujoša, viņai ir vajadzīgs neliels varbūtības moments. Proti, lai drusciņi tomēr kaut kur arī veiksmi stāvētu klāt un būtu vajadzīgi. Un vairums no spēlēm ir tādas, ka ir gan šis te veiksmes faktors svarīgs, gan arī tiek vingrinātas kaut kādas prasmes. Tālāk, protams, sevišķi 6. klases vecumā cilvēks ļoti daudz ko mācās praktiski darbojoties. Tādēļ ir arī uzdevumi, un tādu ir gan ievērojams skaits, kuros ir paredzēta praktiska darbošanās, griešana, līmēšana, locīšana, bet arī visu laiku tātad ar konkrētu mērķi, nevis vienkārši, lai pagraizītu papīru, bet tādēļ, ka šajā brīdī mēs mācāmies, piemēram, šeit par virsmām un par paralēlskaldņa virsmu. Un šis ir viens maziņš fragmentiņš grāmatā, jūs varat redzēt, kā var ļoti skaistas, daudz stāvu kāpnes pagatavot, un domāju, ka šis varētu kļūt par vienu no mīļākajiem uzdevumiem daudziem skolēniem. Tad skolotājiem parasti ir jautājums, labi, paspēlēsimies, labi, pagraizīsim papīrus, bet kā tad uzlabot zināšanu un prasmju noturību, lai ne tikai šajā brīdī viss būtu skaidrs, bet atcerētos arī nākamajā dienā to, ko iepriekšējā dienā cilvēks ir mācījies. Lūk, un pirmkārt, to pierāda neirozinātnes pētījumi, ka mēs vislabāk varam atcerēties to, ko esam apguvuši ar jēgu. Un patiesībā tikai to arī varam atcerēties ilgstoši, ko esam apguvuši ar jēgu. Un tāpēc pilnīgi visas lietas, arī tādas klasiski mistiskas patiesības, kā piemēram, kā atņemot negatīvu skaitli, var pieskaitīt pretējo skaitli un iegūst pareizo rezultātu, vai arī to, ka dalot ar daļu vajag tik pareizināt ar apgriezto daļu un tu iegūst pareizu rezultātu. Tad, lūk, visas šīs lietas mēs esam arī apgaismojuši bērnam, kāpēc tas tā ir, un bērns var saprast, kāpēc tad tieši tādā veidā atņem, reizina vai dara kaut ko citu. Cilvēki atcerās labāk, ja viņi šīs zināšanas vai prasmes ir apguvuši interesantā, viņiem saistošā kontekstā, ja ir bijusi iesaistīta fiziska darbošanās, fiziska aktivitāte. It sevišķi 6. klases vecumā fiziskā darbošanās un aktivitāte vēl ir ļoti būtiska. Un tādēļ arī uzdevumos ir paredzēta kustība, kā piemēram šeit slaidā redzamajā uzdevumā. Mēs nevis tikai uz tāfeles uzzīmējam šo te visnotaļ nopietnu abstrakciju skaitļu asi, bet mēs viņu piedāvājam izgatavot klasē uz grīdas. Tas ir arī aprobēts un ļoti labi strādā. Tātad uz grīdas klasē izveidot skaitļu asi, un tad bērni ieņem šo skaitļu vietu un kustībā pārbauda gan to, kā skaitļus var saskaitīt uz skaitļu asis, kā var atņemt, atrast vidējo un tā tālāk. Tālāk cilvēks var atcerēties lietas, kuras ir savienotas kaut kādā tīklā un kuras ir saistītas viena ar otru. Un grāmatā ļoti daudz uzdevumu ir saistīti ar reālo dzīvi, patiesībā gandrīz visi. Uzdevumi ir tādi, ka viņi matemātiku saista ar tiešām realitāti. 6. klases līmenī tā realitāte vēl arī nav nekur ārkārtīgi jāpiedomā. Viņa tepat mums apkārt mēros, veikalā un viskaut kur ir sastopama. Un tātad daudz uzdevumu ir saistīti ar realitāti, ar lietām, kur ir jāizmanto viņi. Un diezgan daudz ir dažādu pavāru mākslas uzdevumu, jo
arī tā ir tā lieta, kur 6. klases matemātika, proporcijas, attiecības tiek izmantoti. Un tad arī matemātika pati par sevi ir viena ļoti skaista, sakarīga zinātne, kurā lietas saistās viena ar otru kopā. Un arī grāmatā mēs cenšamies parādīt šo te sakarību, ka nav tā, ka tu 6. klasē bērniņi apgūsti 3 atsevišķas lietas – parastās daļas, decimāla daļas un procentus. Un ka tas ir katrs kaut kas pavisam cits. Un patiesībā tas viss ir lielā mērā viens un tas pats. Un tādēļ tiek piedāvāti jau varētu teikt saplānoti uzdevumi, kuros mēs varam sasaistīt savas jau esošās zināšanas, piemēram, par parastajām daļām, un no tām paši iegūt, uzkonstruēt, pamanīt, kā tad varēs sareizināt 2 decimāla daļas. Un slaidā apskatāmais uzdevums, manuprāt, ir pieejams pilnīgi katram. Šeit nav jābūt ārkārtīgam matemātikā apdāvinātam ļoti skolēnam, lai šīs sakarības varētu pamanīt. Protams, ir jārēķinās arī ar to, ka tiesības uz izglītību ir ne tikai tiem bērniem, kam matemātika padodas slikti, bet arī tiem bērniem, kam matemātikā ir talants un kuriem ir īpaši spējas attīstīt savas dotības tālāk. Un tādēļ grāmatā ir iekļauti arī pētījumi, kas mūsuprāt, un skolotājs pats izvēlēsies, vai viņš viņus piedāvās visai klasei vai tikai daļai skolēnu, bet kas ir paredzēti, lai galvu palauzītu arī paši gudrākie un spējīgākie. Kā piemēram, tāds projekta atvērums, kurā var izpētīt, kāpēc tad tā ir, ka daļu dalot ar daļu vai skaitli dalot ar daļu, mēs īstenībā reizinam ar apgriezto daļu. Ja? Šis te mistiskais fakts, kuru mēs gadiem ilgi visi tātad mācām, ir arī atklāts, kāpēc tas tā notiek. Tālāk cilvēks vislabāk atcerēsies lietas, kuras periodiski atkārtos. Nevis kuras atkārtos 6. klases beigās īsi pirms pārbaudas darba, bet kuras parādīsies visu laiku, pa solītim visu laiku atkārtojot. Lūk, un tādēļ viens no mūsu jauninājumiem un piedāvājumiem, kas gan nav pilnīgs jaunums, jo pasaulē ļoti daudzās valstīs tā rīkojas, proti mēs negatīvos skaitļus piedāvājam ieviest jau 6. klases sākumā, un 2. nodaļa grāmatā ir pozitīvi un negatīvi skaitļi, pozitīvi un negatīvi veselu skaitļu saskaitīšana un atņemšana. Un tad, kad cilvēks tur pavisam mierīgi to iemācās, un tas šķiet viņam loģiski un saprotami, tad pēc tam viņš jau šos pozitīvos un negatīvos skaitļus var lietot arī komplektā ar daļām. Un līdz pavasarim, kā rāda arī aprobācijas rezultāti, viņš tīri labi prot gan darbības ar pozitīviem, negatīviem skaitļiem, gan arī klasiskās darbības ar daļām, decimāla daļām un tā tālāk. Un tagad mazliet vēl par to, kā tad mēs šīs jaunās lietas matemātikā mācāmies. Praktiski katrai lietai, kura 6. klases un arī iepriekš 5. klases matemātikas grāmatā parādās, ir stabili jāstāv tā kā ķeblītim uz 3 kājām, tāpat arī šim jēdzienam ir šie 3 aspekti. Pirmkārt ir teksts, vārds, nosaukums. Piemēram, daļas nosaukums 1 puse, kuru ir bērnam jālieto, pie tam viņam tas ir ne tikai jādzird, bet viņam tas ir arī pašam jāpasaka, tāpēc daudzos uzdevumos bērns tiek aicināts runāt. Tālāk, šim jēdzienam ir simboliskais pieraksts matemātikā, ko mēs ar jums pazīstam. Un tālāk ir viņa jēga, jeb modelis, jeb tas, kā mēs varam šo lietu bērnam parādīt, ka viņš to var saskatīt. Un ir ļoti svarīgi, lai
bērns redzētu nevis tikai vienu pašu modeli, varbūt viens viņam kļūs par mīļāko un to, ko viņš izmantos. Un katrai lietai viens būs tas populārākais. Bet tomēr, lai mēs vienu un to pašu lietu varētu parādīt, paskaidrot dažādi, gan tāpēc, ka viens bērns labāk sapratīs tā, cits citādāk, bet vēl svarīgāk, lai izvairītos no tāda kļūdaina pieņēmuma, ka bērnam sāk likties, piemēram, ka viena puse attiecas tikai uz šitādiem taisnstūrīšiem, bet tad, ja tur būs ābols vai ja tur būs skaitlis 5, tad tam viena puse ir kaut kas pilnīgi cits. Nu, un lūk, tāpēc šie te modeļi ir vajadzīgi dažādi. Un tagad es gribētu jums nedaudz ilustrēt tos modeļus, kurus mēs piedāvājam. Šeit nav visi, lai redzētu visus, ir jāizskata 6. klases un arī 5. klases grāmata. Pirmkārt, protams, šeit ir ievērota pēctecība. Un tie modeļi, kurus bērns cerams ir jau pieņēmis par saviem 5. klasē, 6. klasē tiek attīstīti tālāk. Un lūk, 5. klasē ļoti daudz tika strādāts ar parasto daļu attēlošanu taisnstūros, uz nogriežņiem, sloksnītēs, dažādos veidos. Tad šobrīd mēs jau varam izmantot šo pazīstamo modeli, lai bērns saprastu, kādā veidā var reizināt divas daļas. Kādēļ 1/3 reiz 1/4 sanāk 1/12 daļa. Nu, un šeit pavisam nedaudz, tātad tas ir arī skaidrojumā, protams, un teorijas daļā grāmatā aprakstīts, bet mēs varam šajā modelī šo darbību saskatīt divos dažādos veidos. Pirmkārt, mēs varam skatīties uz šo zaļi iekrāsoto kvadrātiņu A piemērā, kā uz laukumu. 5. klasē bērns jau ir nopietni mācījies, kā taisnstūra laukumu iegūst taisnstūra vienu malu sareizinot ar otru malu. Tad lūk šeit, kā tad mēs iegūstam to zaļā kvadrātiņa laukumu? Tā. Tātad, kā tad mēs iegūstam zaļā kvadrātiņa laukumu? Mēs pareizinām 1/3 no taisnstūra vienas malas ar 1/4 daļu no otras malas. Un ko mēs iegūstam? Saskaitam, mēs iegūstam 1/12 daļu no visa laukuma. Un saliekot šīs te lietas kopā tātad par laukumu un arī pazīstamo modeli jau par daļām, mēs tā uzskatāmi varam ilustrēt bērnam pietiekami saprotami, kāpēc tā 1/3 reiz 1/4 tiešām ir 1/12 daļa. Tieši tāpat mēs varam arī šeit ilustrēt to, ka patiesībā 1/3 reiz 1/4 ir tas pats, kas 1/3 no 1/4. Jo, ja es iedomājos, ka šis te pirmais stabiņš, pirmā koloniņa ir 1/4 daļa no visa taisnstūra, tad lūk, tā maziņais zaļais kvadrātiņš savukārt ir 1/3 daļa no šīs 1/4 daļas. Nu, un atkal viena no mūsu mistiskajām lietām, kāpēc to no var aizstāt ar reizināšanas zīmi. Ja? Viens no modeļiem, kurš līdz šim, manuprāt, Latvijas matemātikas grāmatās nav bijis pārāk plaši izplatīts, bet ir tā vērts, lai par viņu īpaši domātu un lai ar viņu īpaši strādātu, ir 100-daļu modelis, kurš mums ļauj modelēt decimālu daļas līdz 100 daļām. 1000 daļas modelēt arī ir iespējams, grāmatā piemēri ir apskatīti, bet tie būs, protams, daudz grūtāk realizējami, tad ir vajadzīgs milimetru papīrs un tas jau prasīs tādu nopietnāku ņemšanos, bet lūk, līdz 100 daļām mēs ļoti skaisti varam parādīt jebkuru decimālu daļu, kvadrātā, kur malas ir 10 reiz 10 rūtiņas. Un šis te modelis arī tiek dažādi izmantots grāmatā.
Manuprāt, salīdzinoši ļoti daudz mēs arī izmantojam skaitļu asi. Zinot, cik ārkārtīgi svarīgs šis te matemātiskais modelis ir tālākajā matemātikas kursā, algebrā, tad arī 5. un 6. klasē mēs ļoti daudz strādājam ar skaitļu asi, un arī to pašu jau minēto pozitīvo un negatīvo skaitļu saskaitīšanu mēs piedāvājam ilustrēt uz ases, vienkārši pozitīvos, negatīvos skaitļus ilustrēt uz ases, un, gan asu attēlus jūs redzēsiet daudz grāmatā, gan arī uzdevumus, kuros bērni tiek aicināti šādas ases zīmēt pašiem. Un tagad esam nonākuši pie viena no, manuprāt, mūsu tādiem revolucionārākajiem jaunievedumiem, jeb manam mīļākajam modelim grāmatā, proti tam, kādā veidā mēs varam modelēt pozitīvos un negatīvos skaitļus, pozitīvo un negatīvo skaitļu saskaitīšanu un atņemšanu. Tātad mēs jau nodaļas sākumā āķī noskaidrojām, kā ja mums ir viens pozitīvs lādiņš, viens negatīvs lādiņš, jeb matemātiski es to varētu attēlot arī tā, ka man ir +1 un man ir -1, tad saliekot viņus kopā, es iegūšu 0 jeb neko. Un, ja mēs to spēles veidā esam pieņēmuši nodaļas sākumā, ka mēs tā varam darīt, tad tālāk mēs to brīnišķīgi varam izmantot, lai patiesībā arī spēles veidā saprastu un iegūtu paši likumus, kādā veidā tad mēs varam saskaitīt pozitīvus un negatīvus skaitļus. Ar saskaitīšanu viss ir, manuprāt, brīnišķīgi un vienkārši. Pieņemsim, ka mēs vēlamies pie skaitļa 2 pieskaitīt skaitli -4. Šeit neliela piezīme arī, ka grāmatā pie pozitīviem skaitļiem zīmi mēs īpaši neliekam. Bērns ir jau pieņēmis, ka pozitīvos skaitļus raksta, tā kā raksta bez nekādām zīmēm. Un tātad pie pozitīvā skaitļa mēs to +zīmi īpaši neakcentējam. Bet liekam, protams, -zīmi pie negatīvā skaitļa. Un kādā veidā tad tagad var saskaitīt +2 un -4. +2 man ir 2 plusiņi. Tālāk es lieku klāt -4. 1, 2, 3 un 4. Tālāk mēs zinām, ka ja man ir pārīts plusiņš un mīnusiņš, viņi tur kopā izlādējas un dod 0. Un līdz ar to šitie 2 dod 0. Šitie 2 dod 0. Un kas te mums paliek pāri? Pāri paliek -2. Varat paspēlēties paši un pamēģināt, kā tas notiek, bet tātad līdzīgā veidā mēs varam saskaitīt arī 2 negatīvus skaitļus, mēs varam saskaitīt, protams, arī 2 pozitīvus skaitļus, bet, kā zināms, tad lielākais izaicinājums ir saskaitīt pozitīvu un negatīvu skaitli kopā, un, manuprāt, ļoti labi šeit mēs redzam, kā tas notiek. Bet ārkārtīgi matemātiski skaists un, manuprāt, ar tādām tālajošām sekām bērnu domāšanā un viņu prasmē risināt problēmas, ir veids, kādā tiek ieviesta negatīvu skaitļu atņemšana. Lūk, es gribu, sāksim varbūt ar to, ka es gribu no skaitļa -4 atņemt -2. Un es to vēlos vienkārši ilustrēt. Ko es daru? Tātad sākumā man ir -4. 1, 2, 3, 4. Man no šejienes vajag paņemt projām, atņemt projām -2. Tad es to arī daru, jo redz, kur man viņi ir. 1,
divus tos negatīvos aizvācu prom, un kas tad tur notiek? Man paliek pāri -2. Viss kārtībā. Bet atkal interesantāk kļūst tad, kad to vairs tik acīm redzami nevar izdarīt. Un pamēģināsim tagad no skaitļa 2 atņemt, nu, piemēram, -3. Tātad, kas man ir sākumā? Sākumā man ir 1, 2. Man gribētos paņemt projām, atņemt -3, jeb 3 mīnusiņus, bet man nav ko atņemt. Nu, ko lai dara, ja nav ko atņemt? Ja man tādu nav, man viņus vajag iegādāties. Kā es viņus varu iegādāties? Komplektos kopā ar plusiņiem, tāpēc, ka ja es ņemu kopā komplektu plusiņš un mīnusiņš, es patiesībā neko tajā skaitlī neizmainu. Proti 1, 2 un 3. Es neesmu izmainījusi sākotnējo skaitli, kas ir ļoti svarīgi. Tātad man vēl joprojām kopīgā vērtība šim skaitlim ir +2. Bet tagad es varu ļoti glīti, acīm redzami noņemt nost -3. Čiks, čiks, čiks. -3 ir atņemts, un kas mums ir palicis pāri? Mums ir palicis pāri 5. Bet, ja mēs vēlamies, mēs šeit pa vidu varam arī parādīt to, ka patiesībā kas tad ir noticis. Es esmu pie tā 2 pielikusi klāt, nu, šo te +3. Mūsu atkal mistisko pārveidojumu, ja, ar zīmju mainīšanu. Nu, lūk, šādā un līdzīgā veidā mēs savā grāmatā cenšamies bērnam ilustrēt un parādīt tātad, kā mēs varam ieviest dažādus jaunus jēdzienus. Tā, tūdaļ. Piedodiet. Nu, nedaudz retrospekcijas, tā teikt, periodiska atkārtošana. Tas, ko minēja. Tā. Kamēr prezentācija nokļūst tur, kur viņai būtu jānokļūst, un viņa tur arī ir nokļuvusi. Vēl mazliet par to, kāds vēl princips ir ievērots, izvēloties un veidojot uzdevumus. Tātad, lai mēs ne tikai sagaidām, ka gala rezultāts būs dažāds, un proti, ka bērni varēs strādāt gan reproduktīvas mācīšanās līmenī, gan interpretēt kaut ko, gan arī produktīvi strādāt. Tad arī mācību procesā ir jābūt uzdevumiem no visiem šiem 3 līmeņiem. Un vispirms, protams, ir pirmā līmeņa uzdevumi, un šādu uzdevumu ir pietiekami daudz, kuri tam ir paredzēti, lai skolēns vienkārši iemācītos, zinātu, atcerētos, spētu reproducēt elementārus faktus, procedūras, algoritmus un vienkārši patrenēties. Man negribējās aizņemt ar to jūsu laiku, bet jūs grāmatā atradīsiet arī gana daudz ļoti klasiskas lapas ar uzdevumu piemēriem, kur ir vienkārši jāņem un kaut kas jārēķina, jāskaitļo. Tālāk, interpretējošās mācīšanās, jeb 2. līmenī, skolēns jau lieto savas zināšanas un prasa standarta situācijās, un
viņš arī skaidro, ko viņš dara. Un šeit mūsu aicinājums kolēģiem, skolotājiem būtu tajās vietās, kur grāmatā ir teikts paskaidro, arī ļaut bērniem atvērt muti un tiešām paskaidrot, ko tad viņi ir darījuši un nosaukt vārdos tās lietas, par kurām viņi ir domājuši. Nu, lūk, un trešais ir zināšanu un prasmju lietošana nestandarta situācijās, radošajās situācijās, un arī šādu uzdevumu ir gana daudz un mūsuprāt bērnam interesanti. Ar to arī es savu iepazīstināšanu ar grāmatu esmu noslēgusi un ļoti labprāt uzklausīšu jūsu jautājumus. Jā. Kā tur ir ar tekstu uzdevumiem mācību grāmatas? Vai to ir pietiekoši, vai varbūt vēl kaut kur jāmeklē? Kā ir šobrīd? Tas ir jautājums par to, ko mēs saprotam ar vārdu teksta uzdevums. Uzdevumi, kuros ir teksts, ir lielākā daļa no grāmatas uzdevumiem. Tad grāmatā salīdzinoši, manuprāt, mazākā daļa ir tīri skaitlisku uzdevumu. Vairāk ir uzdevumi, kuros skolēnam ir jālasa uzdevuma teksts, no teksta jāsaprot, ko no viņa grib, un arī saistībā, kā jau es rādīju, ar dzīvi, ar tiešām reālām situācijām, krāsu jaukšanām, iepirkšanos, hamburgeru kaloriju aprēķiniem un tā tālāk. Tātad saistībā ar tiešām reālām situācijām jālieto savas zināšanas. Ja mēs ar teksta uzdevumu saprotam uzdevumus, kuri ir biedējuši jau mūsu vecmāmiņas skolā, proti par to, ka no punkta A uz punktu B brauc vilciens, bet no punkta B uz punktu A dodas traktors un kaut kad viņi satiksies, tad arī šādi uzdevumi ir. Nav tā, ka viņu pilnīgi nemaz nav, bet mēs neesam ļoti tā kā centrējušās uz šo te, jo, godīgi sakot, manuprāt, tā ir vienkārši tradīcija, kurai īsti nav nekāda pamatojuma. Kāpēc cilvēkam ir tik ārkārtīgi svarīgi zināt, kas notiks, un kurā brīdī tas vilciens ar to traktoru satiksies, sevišķi, ja mēs zinām, ka 6. klases vecumā to uzzina, tā vai tā tikai ļoti, ļoti nedaudzi no tiem bērniem, tāpēc, ka viņi vienkārši vēl nespēja tik abstrakti to situāciju iztēloties. Grāmatā ir aprakstīts, kā ar šādiem uzdevumiem strādāt. Arī 5. klases grāmatā par ātrumiem mēs izvērsām veselu tēmu. Un šādus uzdevumus cilvēks var atrast internetā, cik nu vien viņš vēlas risināt. Daudz tādu nav. Nu, tad vēl viens man jautājums, kā ir ar skolotāju grāmatu, vai tā būs tāda pati kā 5. klasē, vai kaut kas citāds, vai viņa būs? Jā, tātad skolotāja grāmata, protams, ir loģisks šī te komplektā papildinājums. Skolotāja grāmatā tieši tāpat kā 5. klases grāmatā skolotāji atradīs gan pārbaudas darbus 2 variantos, gan autoru komentārus par uzdevumiem, kuri varbūt varētu likties skolotājiem pirmajā brīdī neparasti, viltīgi, tādi, ka viņš īsti nezina, vai viņš domā pareizi, ko autori ar to domā. Tad, lūk, mēs esam uzrakstījuši arī savus komentārus par šiem te uzdevumiem, savus metodiskos ieteikumus, un kas, manuprāt, man kā praktiķim liekas ļoti svarīgs posms, tā kā nav tādu kaut kādu darbā burtnīcu kopā ar šo te komplektu, bet ir vietas, kurās bērnam ir vajadzīgas darba lapas, kur viņam tiešām reāli vajag krāsot tās daļas vai kaut ko darīt, tad, lūk, skolotāja grāmatā ir lapas, kuras ir tieši paredzētas kopēšanai, kuras ir paredzētas tieši tam, lai viņas varētu izkopēt, iedot bērniem strādāt. Droši vēl jautājiet. Ja jautājumu nav, tad paldies visiem, kas veltīja savu laiku šim te mazajam apskatam. Un ceru, ka jums patiks grāmata, un ja kaut kas interesē vēl vai par kaut ko ir jautājumi, tad droši rakstiet lielvārdam, un mēs noteikti atbildēsim.